Tu zini, kāpēc tev ir divreiz zemāks kā vidēji Eiropā labklājības līmenis? 7 reizes zemāks nekā Luksemburgā. Padomā. Manuprāt, tas ir mūsu apātijas dēļ, ka mēs tā vienaldzīgi noskatāmies. Un kas tad no mums ir atkarīgs? Nekā cita dēļ. Mums tautsēmniecība spēja būt viena no labākajām pasaulē. Nevelti. Gadsimtu atpakaļ, Ulmaņu laikos, mums bija 4. labākā tautsēmniecība Eiropā. Un te nav vaina mūsu deputātos, ministros. Te ir vaina mūsu pašos. Mūsu pašu pasivitāte, pilsoniskā pasivitāte. Ja mēs kaut ko vēlamies maināt, iegūt labāku ir labklājība. Redzēt, ka mūsu dzimteni plaukst un zeļ. Mums ik katram jāapzinās, ka mums jāsaliek savus spēkus kopā tādā kārtīgā tautas vienības spēkā. Tā kā to darīja Atmodā. Ja mēs gribam kaut kādas pārmaiņas, jādara to pašu, ko Atmods darā. Latvijas tauta parādīja, ka viņi vienoti stipri, ar kuri jārēķinās. Uz doto brīdi. Mēs parādām, ka ar mums absolūti nav ko rēķināties. Jā. Mums tur iedod televīziju, kur baudīt, esam pāēduši. Nu, ko mums vēl vairāk vajag? Nu jā, tur kaut kur Šveicē dzīvo cilvēki labāk. Nu labi, Luksemburgā 7 reizes. Nu labi, mūsu labklājības līmenis ir 2 reizes zemāks kā vidēji Eiropā. Mēs to pieņemam. Mēs neko nedarām. Mēs sēžam mājās, lemējam valdību, deputātus. Tagad klaigājam, jāmaina šī valdība, nekam nav derīga, būs labāk. Bet mēs to darām jau vismaz 30 gadus. Mainām šo valdību. Neredzam, ka tur nav problēma valdībā. Ka problēma ir kaut kur citur, sistēmā, ko mums ir izveidojuši. Es saku naudas varu. Faktiski šī naudas vara izsaimnieko mūsu nodokļu naudu miljardos. Ja mēs apturētu šo izsaimniekošanu, mēs uzreiz kā minimums paceltos augšā līdz vidējām līmenim Eiropā. Pat lielāks, ja mēs sāktu attīstīt, lai mūsu izpildu var būt motivēta. Mūsu labklājībā, nevis kaut kādās politiskās spēlēs, cīņā par reitingiem. Tad mēs būtu arī kā Luksemburgā. Tāpēc aicinu apzināties, saprast to, darīt to, ko Atmodas laikā, parādīt, ka mēs esam vienoti stipri tauta. Atnākt 11. novembrī uz Krastmalu, tā kā to Atmodas laikā ir darīja, un parādīt, ka mēs esam vienota stipra tauta, ar kuru ir jārēķinās. Tas ir pirmais solis. Tieši tāpatās kā Atmodas laikā mēs izgājām uz barikādēm, parādījām, ka mēs esam vienoti stipri, varam nostāties neizmērojamam spēkam pretī. Arī naudas var šī brīdī neizmērojams spēks. Bet šis 11. novembris ir Pirmā pasaules kara beigas, kad faktiski izslaucīja aristokrātu varu vēstures mēslainē. Tā arī bija stingra, stipra vara, ar ko visi rēķinājās. Tagad viņas vairāk nav. Kad ir palikuši tur daži karāļi, bet kas lielākas tāds butaforijas tāds. Viņiem nav varas vairāk. Īstā vara ir naudas varai. Un tikpat, varbūt ne viegli, bet soli pa solim mēs varētu arī šo naudas varu izvest vēstures mēslainē. Un panākt to, ka nevis miljardus izsaimnieko un savāc šie naudas var no mums ar saviem kalpiem, tautas kangariem izsaimniekotājiem, tad šī nauda paliek mūsu valstī. Mēs viņu attīstam, ieguldam tautsēmniecībā. Mēs sākam dzīvot cilvēku cienīgu dzīvi. Nevis kā dotā brīdī, ja tā paskatās, pāranalizē, daudz dzīvo no augas līdz algai. Faktiski tad verga eksistence. Ja bagātnieki tur braukā jahtās un lidmašīnās un tā tālāk, mēs valkam tos galvus. Nevaram salīdzināt ar kaut kā Luksemburgas iedzīvotāju. Un tas ir tikai tāpēc, ka mēs esam politiski pasīvi, pilsoniski pasīvi, baidamies kaut ko darīt. Domājam, ka nekas no mums nav atkarīgs. Nē,
no mums ir ļoti daudz atkarīgs, un tas parādīja atmodas laikā. Mūsu vienības spēks ir ļoti liels. Ir īpaši latviešu vienības spēks, kas izmainīja cariskās Krievijas pārvaldes sistēmu, un mēs spējam izmainīt visas pasaules pārvaldes sistēmu, un mums ir jārāda pārējai pasaulē piemēri, ka mēs spējam to izdarīt. Un mums jāsāk celties galvas augšā, mosties, cīnīties par sevi un par savu dzimto zemi. Esam aicini būt 11. novembrī, 2019. Krastmalā Aknākļi un parādīt šo tautas vienības spēku. Ne tikai parādīt, bet es domāju, ka tas daudz, ko mums ir dos, ka mēs sanāksim kopā un sajūtīsim, ka mums ir blakus apkārt. Mūsu pašu tautas brāļi, ka mēs esam vienoti, un šis vienības spēks noslaucīs jebko šajā valstī. Un aicinu tos daudzos, kas dara darbu, lai uzturētu šo sistēmu. Nav šī sistēma jūsu interesēs. Viņi varbūt ir izsaimniekotāji interesēs, kaut kāds būvkarteļu, medicīnas karteļu, un vēl tur daži cilvēki interesēs, jā, bet tā nav jūsu interesēs, kas te sociālos tīklos darbā, dabā, apkārt sabiedrībā uztur šo sistēmu ar kaut kādām intrigām, mēlnesībām un tā tālāk. Tā nav jūsu interesēs. Arī jūs nākat kopā, tāpatās kā padomu laikā, visi kopā nākam un panākam, ka mums ir gaiša labklājības nākotne, ka mums ir labklājība vismaz panāktam šo pirmo solīti, kā Eiropā vidēji. Un nākamais solīts, kā Luksemburgā. Un tad jau tā kā Ulmaņa laikos mums ir 4. attīstītākā tautsaimniecība Eiropā. Tiekamies 11. novembrī, 2019. Krastmalā. Paldies! Es ticam, mums izdosies. Esam labi saimnieki savā zemē. Latvija ir tavās rokās.